Esiet sveicināti ceturtdienas vakarā, kad pie jums, kā ierasts, dodas raidījums Lidojuma plāns. Šajā reizē raidījumā piedāvāsim jums arī grāvēju filmu cienīgus kadrus, kuros būs redzams, kā robežsargi ar saviem helikopteriem dzenas pakaļ kontrabandistiem, bet tas raidījuma noslēgumā. Vispirms noskaidrosim, kādas tendences šajā gadā sagaida aviācijas nozara kopumā, bet vispirms īsi par to, kāds ir bijis iepriekšējais 2012. gads. 2012. gads ārkārtīgi sarežģīts avio industrijai. Gandrīz 20 avio kompānijas pasaulē izbeidz savu eksistenci. 2012. gadā faktiski katrs ceturksnis bija krietni sliktāks nekā attiecīgais ceturksnis iepriekšējā gadā, un tās sākotnējās prognozes bija ļoti pesimistisks. Vienīgais trešais ceturksnis dažām aviokompānijām Eiropā ļauj mazliet uzelpot. 2013. gads Eiropā ļoti viegls nebūs, tā ir viena no tendencēm, un tas ir saistīts ar to, ka taupības pasākumi vairākās lielās ekonomikās turpinās. Tas ir saistīts arī to, ka vairākās valstīs draudas potenciālās parādu krīzes, un tas nozīmē aviācijai tikai to, ka cilvēki centīsies ceļot mazāk, un sevišķi liels izaicinājums, uz sevišķi lielām bažām aviokompānijas raugās uz tā saucamo korporatīvo ceļojumu segmentu, jeb tā saucamiem komandējumiem. Jo mēs redzam, ka tās komandējuma izmaksas budžets samazinās, komandējumi tiek apstiprināti tikai tajos gadījumos, kas ir kritiski svarīgi. Protams, uz korporatīvo klientu īpatsvara kritumu aviosabiedrībām būs jārēģē, un te arī pozitīvās ziņas. Laba ziņa aviokompānijām, kam ir zemes izmaksas, jo zemes izmaksas ir tas, uz ko skatīsies tad arī korporatīvie ceļotāji, un var sagaidīt, ka zemo izmaksu aviokompānijas atkal pietuvināsies mazliet tradicionālām aviokompānijām, uzlabos savu produktu, lai viņš būtu pievilcīgāks korporatīviem ceļotājiem. Savukārt tās aviokompānijas, kas darbojas kā tradicionālās kompānijas vai hibrīda aviokompānijas vai nišas aviokompānijas, visticamāk, ka viņi savu produktu pielāgos, padarīs mazliet arī elastīgāk. Vēl viena interesanta lieta, tā kā tas korporatīvā ceļošana, ja ceļošana komandējumos varētu būt mazāk, tad viena daļa līdzsabiedrība varētu nodrošināties par to un vairāk koncentrēties uz tādiem atpūtas galamērķiem. Tas, ko mēs redzam uz 2013. gada vasaru, vairākas aviokompānijas masveidīgi patiesībā piedāvā jaunas galamērķus tieši tā saucamā atpūtas galamērķu segmentā. Tā ir laba ziņa tiem cilvēkiem, kas grib braukt atpūsties, bet tā bēdīgā ziņa ir tāda, ka tām aviokompānijām viņas jau liela daļa no ieņēmumiem nāk tieši no tādiem korporatīviem klientiem, un tad kaut kā tos ieņēmumus ir jākompensē. Līdz ar to ar šo saistīta tendence šajā gadā būs tā, ka aviokompānijas tais meklējumos pēc papildus ieņēmumiem, viņi tos papildus ieņēmumu produktus varētu dažādot, un tie papildus ieņēmumi kopumā pieaugs. Un papildus ieņēmums aviosabiedrībai, bet tēriņus pasažieriem var radīt gan tie pakalpojumi, kas ir katra brīva izvēle, kaut vai smalkāks planšetdators vai īpašāka maltīte, gan arī tie pakalpojumi, no kuriem izvairīties būtu grūti. Lielākā daļa no tiem produktiem, kas nesīs peļņu, tas varētu būt vai saturs jūsu izklaides ierīcē, vai tas būtu planšetdators vai kāda cita ierīce. Tad, protams, arī tas var būt tāds ļoti fundamentāls papildus ieņēmumu avots, kā piemēram rokas bagāža. Mēs pagājušajā gadā redzējām vairākas kompānijas ievies rokas bagāžas maksu. Tā prognoze ir tāda, ka daudz cits varētu tam sekot. Taču ienākumu gūšana no papildu pakalpojumiem nebūs vienīgā tendence, ko varēs vērot nozarē. Lūk, arī esam nonākuši līdz nākamajai. Flotes modernizācija. Tā ir lieta, ko nodarbosies joprojām visas aviokompānijas, neskatoties to, ka pēc prognozēm ir tā, ka naftas cena tas spiediens mazliet samazināsies. Degviela, ko nosaka naftas cena, tomēr ir
viens milzīgs izmaksu postenis aviokompānijā. Tas arī saistāms ar vienu jau citu tendenci, ko mēs varam sagaidīt šajā gadā. Tas ir zaļā lidošana. Viens aspekts ir tas, ka tāpat naftas cena ir augsta, bet ir virkni citu aspektu. Neskatoties to, ka Eiropas Savienībā šobrīd emisiju tirdzniecības mehānisms ir atlikts uz laiku. Faktiski viņš ir atlikts līdz 13. gada oktobrim, kad ir sagaidām ICAO asambleja, kurā tad tiks spriests par globālu mērogu risinājumu klimata pārmaiņu politikā. Tas tomēr, tie 9-10 mēneši, uz kur tas ir atlikts, tas tomēr nemazina spriedzi. Un tā klimata pārmaiņu politika joprojām ir viena lieta, kas rada finanšu draudus aviokompānijām. Un finanšu draudus aviokompānijas visticamāk mēģinās novērst ar pasažieru palīdzību. Ko nozīmē klimata pārmaiņu politika? Tas nozīmē to, ka aviokompāniju pasažieriem ir jāmaksā par klimata izmaiņām. Tādēļ arī mēs šogad pilnīgi noteikti redzēsim to, ka ir jaunas dažādas zaļās iniciatīvas, sākot no biodegvielām un beidzot no ļoti modernām, navigācijas procedūrām, ar kuru palīdzību tad tiek vai saīsināts lidojuma laiks, vai uzlabots tas lidojuma maršruts, lai tas maršruts neiet, tā kā paplinkus ceļiem, bet viņš būtu maksimāli taisns. Tas nozīmē, ka arī Latvijas Nacionālā aviosabiedrība no aviācijas degvielas varētu pāriet uz biodegvielu, kas ražota, piemēram, no rapša. Šobrīd mēs vairāk koncentrējamies uz tādām iniciatīvām, tādām programmām, kas ir ārpus biodegvielas, lai gan to mēs arī ļoti aktīvi vērojam. Un visbeidzot, visā aviācijas nozarei kopumā būšot vērojama tendence, ka līdzsabiedrību dažādie papildu pakalpojumi kļūs ērtāk pieejami. Līdz 13. gada nogalē varētu būt gatavi jauni standarti, ko izstrādā IATA, Starptautiskā gaisa transporta asociācija, kas tad palīdzēs padarīt personalizāciju par normu, jo tā būs pieejama arī citos kanālos, tā skaitā ceļojuma aģentūrās. Jūs ceļojuma aģentūrās varēsiet jau ļoti detalizēti, ļoti sīki izvēlēties tieši tādu produktu, kādu jūs esat iecerējis. Apkopojot visu iepriekš sacīto, jāatzīst, šajā gadā visticamāk lidot varēsim lētāk. Savukārt, ja vēlēsimies iegādāties kādus papildus labumus, par tiem papildus būs arī jāmaksā. Starp citu, runājot par lidojumiem, jāatzīst, man pēdējā lidojuma laikā sanāca iedzīvoties diezgan nepatīkamā situācijā. Jau nokļūstot galamērķī, konstatēju, ka esmu pazaudējis pulksteni. Tajā momentā šķita, visu pulksteni vairs nekad neredzēšu. Taču izrādās, tā domāt bija gluži veltīgi. Turklāt izrādās, es netuvu neesmu vienīgais cilvēks, kas lidostā kaut ko mēdz aizmirst. Vadas ir katru dienu visdažādākās, ne tikai pulksteņu datori un tā tālāk, bet vadas tiek atrasts, attiecīgi dodots policijas darbiniekiem nekavējoties, sastādot aktu. Katrs no šiem cilvēkiem var aiziet un valsts policijai šīs savas mantas tātad saņemt atpakaļ, kuras ir nozaudētas drošības kontrolē. Kā jau minēts, saskaņā ar valdošo kārtību visas lidostā atrastās mantas tiek piereģistrētas un nodotas lidostas policijas nodaļai. Tā savukārt, vadoties pēc gadiem uzkrātās pieredzes, atzīst, tāpat kā es, visbiežāk savas mantas pasažieri atstāja drošības kontrolē. Cilvēki ir ļoti neuzmanīgi izejot kontroli, kur viņiem ir tās mantas jānoliek un vairāk pievērst uzmanību, respektīvi, kad jūs ejat prom, paņemat savas mantas, pārbaudiet, vai tiešām jūs neesat ko atstājis. Taču nereti policijā nonāk arī mantas, kas bez saimnieka palikušas pirms vai pēc kontroles. Un te drošībniekiem tiešām palīdzot, pagājušā gada rudenī lidostā uzstādītā video novērošanas sistēma, kas ir ieprogrammēta ziņot par jebkuru gadījumu, kas iziet ārpus ierastā rāmjiem. Proti, ja kaut kur tiek piefiksēts cilvēks, kas tuvojas aizliegtām teritorijām, drošībnieku centrālajā zālē atskan signāls.
Tāpat tiek signalizēts, ja pamanīts kādu laiku bez uzraudzības atstāts koferis. Šajā gadījumā tas momentā nonāk drošības dienesta rokās, kur tiek arī pārbaudīts kofera saturs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, vai atstātajā somā neatrodas sprādzienu bīstamas vielas. Protams, mums ir sava sistēma, kā mēs tātad šīs te mantas pārbaudām. Mēs viņus pārbaudām tiešām, vai tur nav sprādzienu bīstamas vielas, vai ir tātad attiecīgi viņas. Ja. Līdz šim brīdim mums ir bijuši gan tādi gadījumi. Gan tādi gadījumi? Tas nozīmē, ka lidostā Rīga pamestajos koferos ir atrasti arī spridzekļi? Bijuši gadījumi, kad ir aizdomas par to, ka varētu būt, bet, diemžēl, nav bijis. Vai par laimi. Bet atgriežoties pie nozaudēto mantu meklēšanas, vai pie drošības departamenta bieži vēršas aizmaršīgie? Ziniet, katru dienu ne, bet mēs saņemam tādus lūgumus atrast mantas. Cilvēki aizmirst visu kaut ko, sākot no saviem naudas makiem, datoriem, telefoniem, viedtālruņiem. Pasītes, identifikācijas kartes, dzimšanas apliecības. Nesen bija gadījums, kad atnesa sporta somu ar hokeja inventāru. Tā kā pēc būtības viss tas, kas tiek ar cilvēkiem pārvadāts, tas tiek arī pie mums nonāk. Un gadās, ka nonāk arī kruķi, ratiņkrēsli, slidas, bērnu ratiņi un kas tik vēl ne. Kā jau minēju, uzsākot sava pulksteņa meklējumus, īpaši lielas cerības to atgūt neloloju. Un prātā pazibēja doma, gan jau katrai bezsaimnieka mantai ātri vien atrodas jauns īpašnieks. Tā gan domāt, izrādās bija lieki. Protams, ir tādi cilvēki, kuri to visu noraksta uzreiz kaut kādos zaudējumos vai respektīvi, kad viņi to mantu nekad neatradīs, bet es par Rīgas lidostu varu teikt droši, ka mantas lielā vairumā, kuras ir aizmirstas, atrodas Rīgas lidostas, tiek nodotas Rīgas lidostas policijas iecirknim, un tālāk šī policija tos mantas uzglabā. Mantas mēs glabājam atkarībā no apjoma, jo mēs sakrājam noteiktu veidu, lai tā, ka mums ir vairāk mantas sakrātas, tad mēs viņas nosūtam Rīgas reģionālas pārvaldes saimniecības nodaļai, bet tas apmēram varētu teikt tā, no mēneša līdz 4 mēnešiem atkarībā no mantu daudzuma. Mēs viņus pārsūtam galvenajai policijas pārvaldei. Galvenās policijas pārvaldes noteikti amatpersonas sniedz informāciju laikrakstam Latvijas Vēstnesis par noteiktu periodu, pieņemsim no šī gada 1. janvāra līdz šī gada 1. aprīlim, kas ir nozaudējuši lidostas teritorijā mantas, var griezties pie mums un uzrādot personu apliecinošos dokumentus, kā arī pazaudētās mantas apliecinošus dokumentus vai vismaz izskaidrojot, kāda manta ir pazaudēta, kaut kādas īpašības tai mantai, lai mēs varētu viņu atpazīt, vai tiešām tā manta ir viņa. Viņš to mantiņu var vēl atpakaļ dabūt. Protams, jo ātrāk cilvēks attops, ka manta ir pazudusi un sazinās ar kārtības dienestiem, jo lielākas ir izredzes nozaudēto atrast. Taču jāteic, jūs par pazušanu varat attapties arī pēc pusgada, un tāpat ir cerības to atgūt. 6 mēnešus mēs gaidām īpašnieks, lai viņi varētu pieteikties pie mums. Ja viņi 6 mēnešu laikā nepiesakās, tad tiek pieņemts lēmums par bezvalstnieku mantu, kas ir piekritīgā valstī. Tiek sastādīts sarakstīņš, kurš tiek nosūtīts valsts ieņēmuma dienestam. Noslēgumā padoms par tālāko rīcību tiem, kuriem kaut ko gadījies nozaudēt lidostā Rīga. Pirmkārt, viselementārākais, acīm redzot, cilvēkiem vērsties drošības departamentā ar kādu no lūgumiem vai iesniegumu, ka cilvēks ir tieši tajā dienā aptuveni tajā laikā lidojas un aizmirsis kādu no savām lietiņām. Un tad jau kopā ar policiju mēs veiksim šo video analīzi. Protams, var arī doties pa taisno uz policiju. Cilvēks var vērsties pie mums policijas iecirknī personīgi, kā arī zvanot pa tālrunīti. Mūsu lidostas policijas iecirkņā dežūrdaļas tālrunis būs 67 20 70 02. Kā arī varat zvanīt pa tālruni 110 un palūgt, lai jums savieno ar lidostas policijas iecirkņa dežūrdaļu. Mēs esam vienmēr laipni gatavi palīdzēt tam, vai tiešām cilvēks ir viņus aizmirsis šeit un palīdzēt viņiem viņus atrast. Taču ceļojuma laikā gadās, ka mantas pazūd lidmašīnā.
Tāpat nav izslēgts, ka kļūme notiek lidmašīnā kraujot reģistrēto bagāžu. Tādēļ par to, kas notiek, ja jūs aizlidojat uz Japānu, bet koferis uz Itāliju, kā arī kā rīkoties, ja mantas aizmirst lidmašīnas salonā, jau nākamajā raidījumā. Varu vien piebilst, ka arī es savu pulksteni izrādās biju atstājusi lidostas drošības kontrolē. Tādēļ turpmāk mēģināšu pati būt uzmanīgāka un arī citus aicinu pēc drošības kontrolas pārliecināties, ka visas mantas ir paņemtas. Savukārt mēs būsim atpakaļ jau pēc pavisam īsa momenta, kad beidzot būs pienācis arī laiks grāvēju filmu cienīgajiem kadriem. Esam atpakaļ, un kā solīts, nākamajās minūtēs piedāvājam jums noskatīties, kā Valsts robežsardzes aviācijas pārvalde, izmantojot savus helikopterus un īpašu ekipējumu, kas atrodas uz tiem, piefiksēja un aizturēja kontrabandistus. Viena no prioritātēm ir cīņa ar nelegālu akcijas preču pārvietošanu pāri robežai. Tāpēc mēs aktīvi iesaistāmies šajā darbā un, protams, ņemot vērā, ka tā tehnika varbūt efektīvākā, varbūt vairāk sagatavots personāls, mēs vairāk esam tendenti uz organizētām grupām, uz tiem pārkāpējiem, kas varbūt bīstamāk izskatās salīdzinājumā ar pārējiem, tāpēc arī darbojamies kā kompensācijas mehānisms. Kā efektīvs kompensācijas mehānisms cīņā ar tā saucamajiem kontrabandistiem, robežsargi var darboties pateicoties aprīkojumam, kas ļauj noziegumu fiksēt un nepieciešamības gadījumā to arī novērst no gaisa. Valsts robežsardze ir viena no nedaudziem valsts iestādēm, kuras rīcībā ir helikopteri, gaisa kuģi, kuri tiek izmantoti dažādiem mērķiem, dažādiem uzdevumiem, ne tikai valsts robežsardzes interesēs, bet arī citiem dienestiem, kas ir iešaito ministrijā, arī sniedzot atbalstu arī citiem valsts dienestiem un iestādēm. Mūsu rīcībā ir 3 uz dotu brīdi robežsardzes gaisa kuģi, kuriem aktīvi tiek izmantoti un tiek gatavoti arī 2 gaisa kuģi ieviešana eksploatācijā, kurus nesen iegādājās 2012. gada beigas, ņemot vērā tas vajadzības, kuras tagad stāv robežsardzes priekšā. Tie helikopteri ir vieglas klases, 2 no tiem Agusta 109 Power versijā, 2-dzinēji helikopteri, kuri izmantojami ne tikai uz zaļas robežas, bet arī virs jūras operācijas, un arī 3 viegli helikopteri Agusta Bell 206 tipā, kas ir viendzinēji helikopteri, un tie ir izmantojami pārsvarā patruļu operācijas virs zaļas robežas. Kas nemazāk svarīgi, robežsardzes rīcībā ir arī īpaši apmācīts profesionāls personāls, kas spēj strādāt arī ārkārtīgi sarežģītos lidošanas apstākļos, bet darbošanos cīņā ar negodīgajiem, protams, lielā mērā sekmē arī īpaši ekipējums. Tas jau iepriekš ir palīdzējis izglābt pazudušus cilvēkus, savukārt ļaunprātīgajiem tas uzturēt savu rūpalu būtiski sarežģīja. Robežsardzes vadības uzskatu nopelns pārsvarā iegādājoties šādu tehniku, izmanto Eiropas Savienības attiecīgus fondus. Viens no tādiem nozīmīgākiem pēdējā laika ir bijis Schengen Facility programma, finanšu palīdzības programma, ar kuru līdzekļiem tika iegādāta diezgan dārga tehnika. Tā skaitā arī termovīzori, televīzijas novēršanas kameras ar stabilizatoriem, kas darbojas uz helikopteriem, kas dod mums vienkārši neierobežotas iespējas veikt operācijas gan dienā, gan naktī. Jāsaka, ka mēs šodien pagaidām esam vienīgi, kas Latvijā darbojas ar naktsredzamības iekartām lidojumus un spējam veikt vizuālus lidojumus naktī. Izmantojam uzreiz kopā tādus lidojumus arī attiecīgu novērošanas tehniku, un tas, protams, padara dzīvi tiem pārkāpējiem par smagāku. Bet konkrētāk par jau pieminētajiem grāvēju filmu cienīgajiem kadriem. Šobrīd turpinās pirmstiesas izmeklēšana, tādēļ īpaši detaļās iedziļināties nedrīkstam, bet šo to pastāstīt varam. Un tātad ekrānā redzamās darbības risinās apmēram pirms mēneša Daugavpils pusē. Laikā, kad lielākā daļa kristīgās pasaules mierīgās noskaņās nodevās Ziemassvētku svinībām, robežsargi patruļas laikā ar helikopteriem pierobežā fiksēja zināmu aktivitāti, kas radīja aizdomas, notiek gatavošanās kādām nelikumīgām darbībām, piemēram, kontrabandas preču transportēšanai. Mēs strādājam ne tikai tieši uz robežas līnijas, bet arī mēģinam novērst visi tie pārkāpumi, kurus iespējams neizdevās novērst uz robežas līnijas, tieši dziļumā, pierobežas josla un pierobeža.
Šajā gadījumā es runāju par transporta līdzekļiem, piemēram, par dzelzceļa transportu, kuru bieži vien izmanto kontrabandas preču pārvietošanai un arī nelegāli pārvietošanai. Un viens no tādiem gadījumiem spilgts piemērs, kurš notika, principā tādu gadījumu pietiekami daudz, bet viens no tādiem spilgtākiem notika Daugavpils virzienā, kur no gaisa izdevās iegūt pirmotnēju informāciju, tad mūsu sadarbības dienesti strādājuši ieguva papildus informāciju un rezultātā izdevās realizēt, aizturēt vienu no grupām, kas nodarbojas ar akcijas preču nelegālu pārvietošanu. Turpinot novērošanu, drīz vien no gaisa ar helikopteriem tika sagaidīts arī vilciens, uz kura ogļu kravas vagoniem tika pamanīts vairākas personas, kuras drīz arī uzsāka oglēs apslēpto nelegālo preču izkraušanu. Klasisks akcijas preču pārvietošanas veids, izmantojot dzelzceļu, tad, kad krāva tiek iekrauta kaimiņu valsti, slēpta veida, pārvietota pāri robežai. Skaidrs, ka totāli demokratiskajā valsti pārbaudīt visas personas un transporta līdzekļus nav iespējams, un tas arī nav nepieciešams. Bet gadījumos, kad ir aizdomas un kad pastāv citas pazīmes, mēs to darām. Un šajā gadījumā tika konstatēts, ka preces tāda veida pārvietojas. Un šeit jāsaka, ka strādāja visi dienesti un struktūrvienības, gan robežu kontrolas punkts, gan imigrācijas dienesti, gan mūsu sadarbības dienesti, es runāju par valsts policiju. Un kopīgas darbības rezultātā tāda grupa tika aizturēta. Nākamajos kadros redzams, ka izdzirdot helikoptera troksni, nelegālie darboņi pieplok ogļu kravām ar cerībām, ka šādā veidā viņiem tomēr izdosies kļūt neredzamiem. Tomēr jūtot, ka maskēšanās nelīdz, viņi gluži kā James Bonds lec ārā no braucošā vilciena, bet nelegālā krava palika ogļu vagonos. Galvenais, kas šajā gadījumā izdevās novērst sākotnēji plānotu izkraušanos, kur tas tika plānots. Un jāsaka, ka šajā gadījumā viss beidzas bez upuriem, tas pats galvenais. Kā jau minēts, visus šos nelegālos preču transportēšanas organizatorus un realizētājus tiesību sargājošajām iestādēm izdevās aizturēt un turpinās lietvedība krimināla procesā. Un izrādās pēc būtības, šis bija diezgan tipisks veids, kā nelegālās cigaretes tiek ievestas Latvijā. Ko mēs esam novērojuši, pārsvarā tie ir grupējumi, kuru sastāvā parādās ne tikai mūsu iedzīvotāji pilsoņi, bet arī ārvalstu pilsoņi. Tātad var nosaukt, ka daļa no šiem grupējumiem ir starptautiski organizēta. Ir tie, kas piegādā to preci līdz robežai mūsu kaimiņu valsti, un ir tie, kas šo preci saņem un mēģina pārvietot arī pie mums. Lūk, tā ir pirmā tāda atšķirība. Otrais jāsaka, ka cilvēki riskē ar dzīvību, lai iegūtu to peļņu. Noslēgumā varam vien pieminēt, ka Robežsardzes aviācijas pārvalde ar saviem helikopteriem un ekipāžām ir kļuvusi nevien par labu sadarbības partneri citām tiesību sargājošām struktūrām, kas strādā no zemes, bet arī novērš zaudējumus valstī, kas citādi būtu mērāmi 100 000 latu. Uz sitienu varu pateikt, pieņemsim 2010. gads, aizturētu akcijas preču apjoms pārsniedzas 300 000 latu. Pēc valsts ieņēmuma dienesta aprēķiniem. Un tas ir vairāk par pārvaldes budžetu. Bet es vēlreiz gribētu atzīmēt, ka ne jau sports, ne jau mērķis aizturēt pēc iespējas vairāk. Galvenais mērķis novērst šo noziedzīgu nodarījumu, veikt preventīvus pasākumus un līdz ar to arī pārtraukt konkrētas darbības uz robežas. Jāteic, lai cik bīstam arī būtu lekšana no braucoša vilciena, arī šajā reizē neviens no nelegālajiem darboņiem nopietnās veselības problēmās neiedzīvojās. Savukārt mums pienācis laiks jaunajam konkursam, bet vispirms iepazīsimies ar iepriekšējā konkursa uzvarētāju Dainu. Pirmo reizi piedalījos, bet tas man ir mazdēla palīdzība, tā es tāda gudrāk, un sekojam jūsu rādījumiem, tāpēc, ka ļoti interesanti. Mēs vispār skatāmies 7. programmu, tāpēc, ka ļoti labi tur pa dabu ir un stāsta daudz, un jūsu rādījums arī labs. Tagad mēs esam lietas kursā, kas notiekās lidostā. Vēlreiz apsveicam Dainu, un nākamais konkursa jautājums.
Kādu dienestu rīcībā nonāk visas lidostā Rīga pazaudētās mantas un cik ilgu laiku pēc pazaudēšanas tās vēl ir iespējams atgūt atpakaļ? Esi pirmais, kurš atsūta pareizo atbildu uz e-pastu lidojumplāns@lidojumplāns.lv un lidos sarūpētās balvas būs tavējās. Pirms atvadamies, vēlamies pieteikt arī kādu jaunu, Latvijā vēl nebijušu projektu. Ja bezgala mīlat lidošanu, esat jauns un iemīlējies arī savā meitenē, kurai turklāt jau tuvākajā laikā plānojat izteikt bildinājumu, sūtat mums savu un savas meitenes fotogrāfiju, kā arī nelielu aprakstu par pāri. Iespējams, tieši jums būs iespēja savai izredzētājai izteikt bildinājumu neparastā un ārkārtīgi romantiskā lidojumā uz vienu no Eiropas romantiskākajām pilsētām. Bet par to vairāk stāstīsim kādā no nākamajiem raidījumiem. Šobrīd vienkārši gaidīsim jūsu fotogrāfijas. Bet man laiks ir atlicis tikai tik daudz, lai pateiktu jums paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē un uz tikšanos jau pēc nedēļas. Ātam!